gada jūlijā. Tā mēs turpinājām dzīvot Lučkalnā, kur dzīvoja mani vecvecāki Lūsari. Pēc kara uz Līgatni pie savas ģimenes atbrauc mans tētis Roberts Roštovs, kurš strādāja papīrfabrikā līdz savai pensijas dienai. Bez manis ģimenē ir arī brālis Modrs. Abi mēs mācības sākām Līgatnes 2. septiņgadīgā skolā, bet pabeidzām jau vidusskolā. Es 11. klasi, bet brālis 7. klasi. Viņš mācības turpināja Rīgā. Iegādājās pašu aptiekā, bet smagāk slimie atveseļojās Līgatnes slimnīcā. Māmiņas savas atvases laida pasaulē speciāli iekārtotā dzemdību namā. Brīvajā laikā jautras kompānijas lustējās klubā. Šai pašā ēkā, kur šodien esam mēs, kāds iespējams padomās, kas tur īpaši. Un nezinot vēstures takas tiešām, no šodienas skatu punkta nekā īpaša. Bet toreiz, 20. gadsimta sākumā, Līgatne bija gandrīz kā paradīze zemes virsū, jo radītais sociāla-ekonomiskais modelis bija strādāt papīra fabrikā un dzīvot Līgatnē. Ko mēs varam mācīties un kādas gudrības gūt?